Sveicināti, mīļie kolēģi! Paskatīsimies, kā ievietot teorijas nodarbību savā tālmācības vietnes priekšmetā. Tātad atveram kursu, un šoreiz es kā piemēru esmu atkal ņēmis datorika 8. klasē un spiežam ieslēgt rediģēšanu. Izvēlamies sadaļu, kurā ievietosim savu nodarbību, tātad tā būs šeit, atsevišķā tēmā, un es spiežu pievienot aktivitāti vai resursu. Un šeit mums ir jāatrod nodarbība. Un nodarbība, lūk, ir apzīmēta ar šādu te. Ja jums Moodles varbūt ir angļu valodā, tad būs tur rakstīts lesson. Spiežam, pievienot. Un uzrakstam, tātad te būs virkne dažādi iestatījumi. Sāksim ar nodarbības nosaukumu. Tātad, piemēram, ka es rakstu, ka tā ir teorijas tēma. Aprakstu varam rakstīt vai varam nerakstīt, bet tālāk tad pie izskata. Pēc noglusējuma šeit ir jābūt norises joslai jā, un kreisās izvēles sadaļai arī jābūt ir jā. Ja gadījumā jums šeit ir atzīmēts nē, tomēr būtu vērts izvēlēties jā, jo es parādīšu, kādēļ tas ir svarīgi. Šeit jau man blakus ir 7. klasē viena datorikas lessons, jeb nodarbība atvērta, tātad lūk šeit tā izvēle. Viņa gan stāv labajā pusē, nevis kreisajā, bet tas ir tāds kā satura rādītājs, kuru skolēni var viegli pārslēgt, lai viņi redzētu savas šīs te nodarbības nodaļas. Un vērts arī viņas būtu numurēt, un tad vieglāk orientēties gan jums, gan pārējiem. Ja gadījumā šeit būs izvēle nē, tad šī te izvēle, jeb satura rādītājs redzams nebūs. Tātad vērtības labāk noteikti jāatstāj šeit jā. Savukārt norises josla, to mēs šeit apskatīt nevaram, tā iemesla dēļ, ka es esmu kā skolotājs pieslēdzies šeit nodarbībai, bet skolēni, ejot cauri visām šīm sadaļām, apakšā zem šīs nodarbības redzēs tādu kā joslu, jeb status joslu, kura lēnām bīdīsies uz priekšu, ejot cauri visām nodaļām. Un tad, kad skolēns būs sasniedzis visu un izdarījis visu, tad šī līnija būs pilnībā aizpildīta un tiks rādīta 100%. Un skolēniem ir patīkami redzēt to progresu, cik daudz ir izdarīts un cik daudz vēl būtu jādara. Tātad šo te atstājam jā. Šeit zem daudzām izvēlēm ir iespēja vēl uzspiest rādīt vairāk un papildus iespējas paeksperimentēt. Šeit īpaši daudz sadaļas aizpildīt mēs nevaram, tātad paliksim pie šīs norises joslas un punktu skaitu arī būtu vērts rādīt jā, kreiso izvēli arī jā. Tad pie pieejamības. Šeit var uzslēgt tos termiņus vai datumus, līdz kuram jāizdara, bet tālmācības specifika tomēr liek mums darīt tā, ka skolēns var jebkurā brīdī pieslēgties un jebkurā brīdī var pildīt šo te nodarbību. Tāpēc es vismaz savos kursos atstāju šīs te lietas neaiztiktas. Vēl pie rādīt vairāk, ja mēs uzspiežam uz rādīt vairāk, vēl ir dažas izvēles, bet arī šīs mēs atstāsim kā nē, jo paroli prasīt atsevišķi nodarbībai tas būtu pavisam lieki. Pie plūsmas vadības, tātad atkal nē un nē, bet te, kur ir tas, un šis ir svarīgs, tātad maksimālais mēģinājums skaits būtu jāuzliek kā neierobežots, nevis viens. Jo, ja tur paliks viens, tas nozīmē, ka skolēns vienreiz šo nodarbību izies, un otrais viņš vairs nevarēs to apskatīt. Bet tā, ka šī ir teorijas daļa, tad mēs būtu ieinteresēti, lai skolēni var kaut vai 100 reizes skatīties, lasīt un pārlasīt, kamēr viņi nepieciešamo iemācās. Tādēļ maksimālais mēģinājums skaits noteikti jāatstāj ir neierobežots. Pie rādīt vairāk, pats parādāmo lapu skaits 1, tātad šī ir tā viena lapa, šī ir viena lapa un šī viena lapa un tam līdzīgi. Un lai mēs nerādītu judzekli, kad mēs skatāmies vairākas lapas vienlaicīgi, tad atstājam parādāmo lapu skaitu kā 1. Tālāk pie vērtēšanas, punkts, tātad, jeb atzīme un desmitnieks kā maksimālais vērtējums, tas ir jāatstāj. Ja gadījumā šeit ir kaut kas cits, tad jebkurā gadījumā jābūt ir desmitniekam. Kategoriju varam neaiztikt. Atkārtoto mēģinājumu skaitu būtu vērts likt kā jā, jo tad skolēns redzēs, cik reizes viņš šai nodarbībai cauri. Un tas ir tāds labs paškontroles mehānisms. Vēl pie rādīt vairāk. Šeit ir tā,
vismaz kā es savās nodarbībās taisu, ka pie atkārtoto mēģinājumu apstrādes, tātad, ja skolēns vairākas reizes iet vienu un to pašu nodarbību, tad kādu tad viņš vērtējumu dabūna. Un šeit var izmantot vidējo vērtību, tātad Moodle pats saskaitīs kopā un izdalīs uz mēģinājumu skaitu, un tā būs tā atzīme, ko viņš iegūs, bet, lai nesarežģītu dzīvi skolēniem un arī, lai viņus motivētu iegūt labākus vērtējumus, es izvēlos izmantot maksimālo vērtību. Tas nozīmē, ka, ja skolēns, piemēram, 5 reizes iet cauri vienai šai teorijas nodarbībai, un katrā reizē viņš saņem atšķirīgu punktu skaitu, tad vērtējuma grāmatā tiks ierakstīts augstākais iegūtais punktu skaits. Un tas mums ir svarīgi. Tad būs labas atzīmes. Un tas arī viss - saglabāt un atgriezties kursā. Un mēs redzam, tātad mums nodarbība ir ievietota, nosaukums teorijas tēma, bet, ja mēs viņai uzspiedīsim virsū, tad šeit pagaidām saturs ir tukšs. Un satura piepildīšanu es apskatīšu nākamajā video.